is this really me? I'm a sunless sky, got no alibi for what's become of me. I'm a heatless flame, every day is the same, don't expect nothing from me. I'm a loaded gun, but I'm stuck in the mud of this troubled philosophy. Labdien! Šodien mēs atrodamies Sijā Gribova pie saimnieka Paula Sermā, kurš jau ļoti labu laiku izmanto Eiromilk tehniku. Tāpēc gribējām arī uzdot pāris jautājumus par šo tehniku. Cik ilgus gadus jūs jau strādājat ar Eiromilk tehniku? Mūsu saimniecībā pirmais Eiromilk barības dalītājs tika nopirkts 2013. gadā, un 2023. gadā mēs nopirkām vēl vienu barības dalītāju. Un kāpēc tieši izvēle mudināja iegādāties Eiromilk produkciju? Pirmo Eiromilku mikseru mēs izvēlējāmies tieši pēc parametriem, jo tas bija tajā laikā vienīgais, kas spēja piedāvāt speciāli zemāka izmēra tos mikserus, kas varētu iebraukt vecajā kūtī, kur augstums nepārsniedz 3 metrus. Un viņš godam vēl arī pašlaik kalpo, bet 10 gadus mēs strādājam ar iepriekšējo 12 kubikmetru ietilpības Eiromilk barības dalītāju. Un tagad no 2023. gada esam iegādājušies vēl vienu barības dalītāju, kas ir nedaudz lielāks un arī nedaudz labāks. Un kas būtu tie galvenie plusi, kādēļ tieši arī citiem tu ieteiktu varbūt izvēlēties Eiromilk? Kā es minēju, to pirmo izvēlējāmies tāpēc, ka tas bija tieši pēc parametriem pielāgots mūsu saimniecībai un mūsu vajadzībām. Un otro iegādājāmies, jo kvalitāte ar pirmo strādājot sapratām, ka ir laba un nebija nekādas problēmas. Un cena arī bija pieņemama un draudzīga priekš saimnieku. Vai tu ieteiktu iegādāties arī citiem Eiromilk produkciju? Jā, es nesaredzu nekādas problēmas no tehniskā viedokļa. Viņš ir izturīgs un laba mašīna, kas labi arī kalpo. Jā, labi. Paldies tev par veltīto mums laiku. Paldies, ka uzņēmi mūs. Un arī, ja jums ir interese iegādāties vai apskatīt Eiromilk tehniku, droši sazinieties ar sava reģiona pārstāvi, kas piemeklēs tieši jums atbilstošo variantu.